Čau visiem, te Toms no Nejauši pateicis, un šodien es jums vēlos pastāstīt, kā izveidot successful jeb veiksmīgu YouTube kanālu. Es šo video izdomāju uzfilmēt, tāpēc, ka es zinu, ka ir daudz cilvēki, kam ir nesaprašanas un daudz viņiem neatbildu šiem jautājumiem, un ir arī cilvēki, kas vienkārši taisot YouTube kanālu nezinu, ko darīt. Tāpēc es ar šo video vēlos jums palīdzēt. Pats pirmais noteikums, pati galvenā, ir pati video kvalitāte. Ja tu esi cilvēks, kurš taisa video ar datoru webkameru, lūdzu nedari to. Tu sabojāsi visu video jau ar pašu kvalitāti. Filmē vai nu ar telefonu, jo mūsdienās telefoni jau ir pietiekami attīstīti un viņiem ir iebūvēts jau diezgan labas kameras, vai arī ar spoguļu kameru, fotokameru, digitālo kameru, bet dieva dēļ ne ar webkameru. Otrā lieta ir skaņa. Viena no svarīgām lietām ir tas, lai tu tagad tu filmē video, apkārt būtu pilnīgs klusums, jo tavu video filmēšanu traucēs svešas balsis skaņas. Tātad čau visiem, šodien es jums pastāstītu, kā taisīt video klipus, un es vēlētos taisīt savu YouTube kanālu un grūti saprast, vai ne? Neliels ieteikums tavam videoklipam. Ja tu vēlies labāku skaņu, tad es tev iesaku ierakstīt savu balsu atsevišķi, nevis no kameras. Pieņemsim ar tādu kā diktafonu, un to ar viņu var runāt atsevišķi, vai arī pielikt klāt mikrofonu un runāt. Un balss būs daudz skaidrāk nekā no kameras. Nākamā lieta. Tad, kad tu esi pateicis savu tekstu un tu vēlies pagaidīt un teikt kaut ko jaunu, izgriez ārā to montēšanas programmā, jo nav interesanti skatīties, kā tu izej ārā no kadra un ienāc atpakaļ. Vai arī sāc filmēt un beidz filmēt. Tātad čau visiem, te Nejauši pateicis. Tā, viņš sāka filmēt, nefilmē. Tā, sākam filmēt. Un šodien ir jauns videoklips, kurā mēs nav taču forši, vai ne? Ja tu vēlies taisīt labus un kvalitatīvus videoklipus, arī viena no galvenajām lietām ir montāža. Dieva dēļ nemontē savus videoklipus telefonā, planšetē, tāpēc, ka telefons un planšete nedaudz pasliktinās kvalitāti un video formātu arī samazinās. Iesaku tev montēt ar datoru, un ja tu esi iesācējis pašs pamats, tev iesaku iemācīties montēt Windows Movie Makerā, tad tālāk jau var pāriet uz Sony Vegasu, kad jau tu būsi apgūs, un tagad tu jau būsi jau profesionālāk montējis un tā tālāk, tad tu jau vari sākt ķerties pie nopietnām programmām, kā piemēram Adobe Premiere Pro. Bet, protams, tā ir jūsu izvēle, ir ļoti daudz citas programmas, ar kurām montēt vienkārši tā es iemācījos montēt pakāpeniski. Lai padarītu savu runāšanu vieglāku, ir labāk iespēja savu tekstu, ko tu vēlies pateikt, uzrakstīt uz lapiņas. Tad būs daudz mazāk pārfilmēšanas un kļūdas. Bet neviens tev neliedz improvizēt un runāt visu pirmajā reizē no galvas. Tā ir tava izvēle. Ja tu vēlies, lai tavu videoklipu izskatās daudz profesionālāk, nekad neliec kādam citam filmēt tevi turot kameru rokās. Uzliec kameru uz statīva vai arī uz kāda nekustinoša priekšmeta. Uzreiz būs daudz labāks videoklips, jo cilvēkiem nepatīk, ka tev kamera un šitā te kratās. Tātad čau visiem. Šis ir mans, jāsaka, pirmais videoklips. Un ko es gribētu pateikt, abonējiet manu kanālu. Un, jā, jums patiks mani videoklipi, jūs to nenožēlosiet. Nu re, atšķirība taču ir redzama. Nākamais, ko es gribēju jums pieteikt, tas ir par apgaismojumu. Visa kvalitāte arī neietilps pašā kamerā, ļoti svarīgs ir apgaismojums. Neiesaku izmantot apgaismotāju kā istabas gaismu, tāpēc, ka tā videoklipu padarās bišķi tādu iedzeltenīgāku un ne tik ļoti dabīgu un skatāmu. Bet ja jums, pieņemsim, nav naudas un jums nepietiek līdzekļu nopirkt sev apgaismojumu, izmantojiet savu apgaismojumu kā saule, jo tā būs daudzreiz labāka nekā istabas gaisma. Runājot par paša kanāla izveidi, viens no svarīgākajām lietām ir pats kanāla nosaukums. Pieņemsim nosaukums Nejauši pateikts, tas ir bezsakarīgs, toties tas nav nekas tāds, kas ir dzirdēts miljonus reižu. Pieņemsim, sākam spēlēt, nezinu, Minecraft Gamers LV, Let's Play Games LV, tāda ir pilna kaudze, labāk kaut ko oriģinālu. Runājot par izmantotajām mūzikām, ja tu izmanto mūziku savos videoklipos,
bet tev nav nekādi līgumi ar to mūzikas izpildītāju, nekas tāds. Lai to vienkārši neizdzēst to video no YouTube, labākais veids, kā tu vēl vari sevi izglābt, ir ierakstīt pilnīgi precīzi tās pašas dziesmas izpildītāju visu nosaukumu videoklipā aprakstā. Ļoti svarīga lieta, lai taisītu YouTube kanālu un turpinātu YouTube kanālu un paceltos YouTube'ā, ir galvenais, lai tev pašam tas patīk. Jo ja tu taisīsi video, lai nopelnītu, lai kļūtu bagāts, tev nekas nesanāks. Nākamais ieteikums. Atrod YouTube draugus. Tu padarīsi Latvijas YouTube sfēru populārāku, savienojot šos latviešu YouTuberus, veidojot kopējas video, reklamējot viens otru. Latvija nav tik liela un tur nav tik daudz YouTuberu, lai viņi savā starpā konkurētu. Tā kā tie cilvēki, kam ir ļoti daudz subscriberi un viņi netais videoklipus ar citiem un paši ceļās uz augšu, jūs neattīstat Latvijas sfēru YouTube'ā, jūs varbūt attīstat sevi. Jūs vienkārši pavalkat Latvijas YouTube sfēru uz leju. Tas šajā reizē arī būs viss. Es, protams, nesaku, ka es un Kristers mēs esam perfekti YouTuberi. Tā nav, mums pašiem ir vēl līdz kurienai iet. Bet tie ir vienkārši tādi parasti YouTube pamati, kas ir jāievēro, lai tiktu kaut kur augstāk. Ja tu noskaties šo videoklipu līdz galam, milzīgs tev paldies! Seko mūsu sociālajos tīklos, Instagramā, Twitterī un uzdot jautājumus atskatījumā. Un ja tev ir vēlme pēc kāda īpaša videoklipa, droši raksti komentāros, mēs lasām komentārus. Noteikti uzspiežiet subscribe un neaizmirstiet uzspiest like. Ar jums bija Tomas no Nejauši pateikts. Atā!